nopirku šādu friķuļņicu, mini cepeškrāsni, re, kur tāda bļodiņa ir, re, kur sagriezu kartupeļus, tikko nomizoju, tūlītās redz, kuras nopirku speciālu eļļu, lai varētu uzspricēt virsū, vēl neesmu izmēģinājis, uzspricēšu vēl eļļu, uzcepšu, es vēl piegriezīšu desiņu klāt, te man ir eļļa, es uzspricēšu bišķīt eļļu, lai nu nebūtu pavisam sauss, redzam, kā viņš spricēsies man. Nu, ļoti labi spricējās. Nu, kaut kā tā. Rekur. Pieliku eļļu bišķīt apsmidzināju, piegriezu šitos cīsiņus un tagad likšu cepties. Šim gaisa grilam ir arī iespēja novilkt telefona aplikāciju. Tagad mēģināšu vadīt šo gaisa grilu ar aplikāciju no telefona. Tāks, te mēs izvēlamies kartupeļus, redz kur. Un... Vai, kaut kas te man bija, es izvēlējos kartupeļu, 200 grādi, kā jūs redzat. 15 minūtes. Palavina pusīte, nē, man būs pilnā. Tātad 25 minūtes. Nu labi, mēģinām, skatīsimies, kas sanāks. Signāls. Un te viņš man raksta, ka lūdzu sakratiet. Vajadzētu kartupeļus bišķīt. Nu, redz, tur redzam. Jā, viņš man atgādina, ka, nu, tāda funkcija arī vajadzīga. Tā jaucu, sakratīju it kā, redz, viss turpinās. Jā, pagaršoju, viss ir izcepies, viss ir ideāli. Nu, tagad būs vēl marinēts gurķītis klāt un pusdienas man ir gatavs. Ēdot, konstatēju, ka daži kartupeļi tomēr nebija līdz galam izcepušies, bet nākošreiz cepot vai nu paaugstināšu temperatūru, vai nu pacepšu nedaudz ilgāk. Bet visā kopumā es esmu ar šodienas pirmo cepienu apmierināts. Forši!